Sija Latvāņi ir viens no lielākajiem Madonas novada uzņēmumiem. Šeit darba vietas rod vairāk nekā 200 apkārtnes iedzīvotāju. Strādnieki brauc arī no tālākām vietām. Par savu darbības prioritāti uzņēmuma īpašnieks Laimonis Onzulis uzskata sekot līdzi laikam. Tās ir modernākās ražošanas iekārtas, kvalitatīvas darba vides radīšana. Par Eiropas līdzekļiem pirms dažiem mēnešiem iegādātā galdniecības iekārta ir uzņēmuma jaunākais lepnums. Vien atliek datorā ieprogrammēt vajadzīgos parametrus un rezultātā ātri un precīzi iespējams ražot logus, durvis, kāpņu margas, sarežģītas formas mēbeles. Mēs varam piedāvāt dažādu veidu savādākus logus, kas ir apaļi, ārklogi, kāpnes, vīkāpnes, arī dažādas mēbeles, kas varbūt tuvākā apkārtnē nav, jo šī iekārta, kā zināms, ir ar 5 asīm, un tā 5. asa. Ir šādas iekārtas, bet tieši tā 5. asa, kas spēj visādas viņķeļus veikt, tuvumā nav. Un, iespējams, pie mums brauks arī no tālākām vietām citi ražotāji, vienkārši prasīt, lai varētu izpildīt tādas pasūtījumus. Armīns uzņēmumā strādā 3 gadus. Darbu sācis kā vienkāršs galdnieks, tagad apgūst jaunās iemaņas. Puisis atzīst, ka agrāk, lai rokām izgatavotu vienas durvis, tas bija visas dienas darbs. Turklāt rezultāts varēja iznākt dažāds. Savukārt tagad jaunās mašīnas darba kvalitāte ir alleži nemainīga. Ar rokām var uztaisīt gan tā. Šeit tā kvalitāte nemainās, un ja kāda ir, tāda viņa ir. Kvalitāte ir ļoti laba un apjoms ir liels. Vērojot uzņēmuma darbību, nākas secināt, ka Sija Latvāņi tas ir viens spožs veiksmes stāsts. Tomēr tikai paši uzņēmēji zina, cik cieta ir uzņēmēja darbības garoza, un valsts atbalsts uzņēmējiem nereti ir tikai skaisti vārdi. Būtu jābrauc ministram vai kādam ministru palīgam runāties par problēmām, jo viņas tiek aprunātas dažādos raidījumos, bet viņas ir aprunātas, tas nav nekur tālāk arī neaiziet. Parunājās. Mēs būtu priecīgi, ka kaut vai reizi mēnesī pie mums atbraukt kādas problēmas un mēģināt kaut vai pa vienai, kaut vai pusgadu laikā tikt galā. Uzņēmuma īpašnieki neslēp, ka jaudas un idejas ir daudz lielākas nekā reālās iespējas. Lai iegūtu tik svarīgo Eiropas fondu atbalstu jaunu ideju attīstīšanai, birokrātijā paiet pusgads un pat vairāk. Arī pašlaik uzņēmumam padomā jauni mērķi, taču, lai paplašinātu ražošanu, nepieciešamas daudz lielākas elektrības jaudas. Būs jāiegulda 100 000 latu, lai pašu spēkiem izbūvētu jaunu elektrolīniju. Mēs gribam tagad paplašināties, un mums pietrūkst energoresursi. Lai viņus iegūtu, ir jāiegulda pašiem, jāceļ vadi, jāvēl uz tuvāko lielāko energo iegūs vietu. Pašiem jāliek transformators, kas ir ļoti liela izdevuma. Tur kilometrā 26 000, tāpat kā, un vēl pats transformators pie 100 000, kur valsts nāk, pieņemsim, palīgā, bet pašiem viss ir jāiegūda un jātiek galā. Valdībai un politiķiem vairāk būtu jārunā ar pašiem uzņēmējiem uz vietām, uzskata Madonas novada lielākie uzņēmēji. Tad arī veidotos lielāka izpratne par reālo situāciju. Uzņēmēji strādā ne tikai galvaspilsētā, Eiropas tirgumu ražo arī Latvijas laukos.